Esam atpakaļ pēc nelielās reklāmas pauzes. Pagājušajās brīvdienās par Rīgas galvenajām ielām pārvietojās milzuma daudz seno spēkratu. Tie bija Rīga retro dalībnieki. Kā tad viņiem gāja, to paskatāmies jau tūlīt. Kādā mākoņainā rītā vairāk nekā 100 senie automobiļi satikās pie motorizētākās Rīgas ēkas. Pēc reģistrācijas vīri un sievas kāpa senajos spēkratos, piešķīla motorus un policijas pavadībā devās Rīgas centra virzienā. Brīvības iela 13. janvāra iela 11. novembra Krasmala ar gala punktu Kronvalda bulvārs. Iepratim Kongresu namam. Tur katru braucamrīku varēja lūkot savām acīm ik katrs Rīgas 810. dzimšanas dienas svinētājs, ik viens antīko spēkratu cienītājs vai vienkārši garām gājējs. Daļu no Rīga retro dalībnieku automašīnām mēs jau esam aplūkojuši un pat izmēģinājuši to vadāmību uz ceļu. Piemēram, skaistais zaļais Cadillac Fleetwood vai jocīgā paskata Messerschmitts. Bet ir arī tādi dzelzgabali, kurus es redzēju pirmo reizi. Pavisam maziņais uz 3 riteņiem braucošais Henkels. Ņemot vērā, ka šis dīvainīts ir nesen restaurēts, šī gada Rīga retro pasākums viņam ir liela svētki. Bieži sanāk ar viņu izbraukt? Nē, pirmā reize. Pirmā reize un pa 13 gadu vadītāja pieredze ir tā, ka ar to automātu braucu pirmo reizi un bija grūti īstenībā, nav viegli. Jā, ar senajiem spēkratiem ir savādāka braukšana. Nepieciešams kāds laiciņš, lai pierastu. Tas, ka šādā pasākumā piedalās sievietes, nav nekāds jaunums. Arī mums daļā dzimuma pārstāvjiem patīk rūcoši dzelži un benzīna smaka. Ar kādu mašīnu tu esi atbraukusi uz Rīga retro pasākumu? Ar 21. Volgu. Ar tēti kopā esam šo pasākumu, jau vairākus gadus braukājam tā. Šoreiz pati bija pie stūres vai blakus sēdēji? Nē, blakus sēdēji. Bet vispār bieži sanāk pašai izbraukt? Ir mēģināts, bet ir grūti, nav jau tā kā ar parastu mašīnu. Starp Rīga retro dalībniekiem arī kaimiņi. Vīri no Lietuvas mūsējiem bāleliņiem atveduši nodemonstrēt veselu vezumu salmu. Это Рено, 23-й год, такая смешная. Мы вот привезли солому из Литвы. Ну и посмешили немножечко вашу публику. Labi, salmu daudz nav, toties izskatās lieliski. Kad vēl jūs esat redzējuši, kā pa Brīvības ielu brauc 23. gada Renault? Cilvēka acis pievērsās arī Kārlim Ešmanim, precīzāk gan viņa spēkratam, gan daļajam kostīmiņam. Mana tēva mašīna un arī viss mans uzvalks, tas arī mana tēva mašīna. Padomājiet, 29. gads, pagājušā gadsimta. Parasti pirms šādiem lieliem pasākumiem katrs restaurētājs visvairāk baidās no tā, ka kāds neaudzināts dīvainis varētu sabojāt viņa lolojumu, kam veltīti vairāki gadi rūpīga restaurēšanas darba. Neviens tak nevēlas, lai viņa īpašajam vāģītim uzrastos kāds skrāpējums vai sazina, kas vēl. Šogad tiešām priecē rīdznieku un viesu attieksmi par šiem seniem spēkratiem. Faktiski mums nebija neviena tāda eksidenta, ka kāds ļoti būtu sabojājis vai saskrāpējis, vai arī cilvēki tiešām, kā saka, baudīja šos spēkratus, apskatījās, fotografējās un izturējās ar cieņu. Un, kā saka, tāda grāta teikt lielu paldies skatītājiem. Kad pienāca pēcpusdiena, Rīga retro dalībnieki sēdās savos braucamajos un devās atpakaļ uz Mežciemu. Bet ne uz Rīgas motoru muzeju. Biķernieku trasē viņus gaidīja veiklības sacīkstes un braucienu uz regularitāti. Ikdienā pa trasi braucošās mūsdienu sporta automašīnas nomainīja antīkie spēkrati. Cits ātrāks, cits lēnāks, bet tomēr uz priekšu kustējās tīri labi. Sacensībās patiesībā manevrēt spēja viņai tā problemātiska, bet mēs varam paprovēt uz dubļiem. Uz dubļiem tur es jums parādīju, es esmu braucis viņu pa dubļiem. Man nav izdevies viņu noslīcināt. Redz, kā ar spēkratu vārdā Oz vieglāk pa dubļiem. Toties grūti arī ar amerikāņu 73. gada Ford limuzīnu. Vai, smagi viņam priekšā ļoti smagi slīd ārā. Nevar tā līkumā nemaz normāli ieiet. Bet prieks bija? Prieks, bet, protams, smuka diena un patīkama izklaide. 2011. gada Rīga retro godam aizvadīts. Apmeklētāji priecīgi par redzēto, dalībnieki laimīgi par paveikto. Tagad atliek gaidīt nākamo gadu, kad pasākums solās būt vēl grandiozāks un interesantāks, jo antīko automobiļu klubam tiks svinēta 40 gadu jubileja.